mūsu HPC kompetences centrs ir sagatavojis dažādas HPC izmantošanas piemērs, ir demo case, kas gadu garumā ir tapuši, lai ilustrētu HPC pielietošanas dažādas aspektus, priekšrocības tā tālāk. Vēsturiski, tā kā mums ir bijis šis klasiskais HPC backgrounds, tad lielākā daļa no viņiem nav nekā saistīta ar mašīnu mācīšanos, bet gan tradicionālām dažādu simulāciju metodēm no diezgan plaša tematiskā spektra. Bet praktiski tādos pasākumos kā šis, tā pēdējos gados sanāk, ka lielākā daļa interesantu pārsvarā jautā tieši par mašīnu mācīšanās pielietojumiem. Līdz ar to, ja neskaita vienu maziņu sanāk, piemēram, šis būs tāds pirmais mūsu demo case tieši par mašīnu mācīšanos, šajā gadījumā par diezgan klasisku datorredzes problēmu. Tātad kopumā industrijā šobrīd, ja atskaita pavisam neliels klasifikators, tad predominanti ir divu veidu modeļi. Ir šie datorredzes modeļi, par kuriem mēs tikko nedaudz jau dzirdējām, un ir LLM, jeb lielie valodas modeļi. Datorredzes modeļi tādai HPC infrastruktūrai, kā mēs, piedāvājam, ir savā ziņā, manuprāt, labāk piemēroti, tīpaši kā demo case. Par cik tur tā daudzveidība ar pielietojumiem, kuriem modeļi tiek pārtrenēti, pārveidot dažādos veidos, nevis tikai izmantot pa taisno ar minimālām izmaiņām, ir lielāka. Un klasiskie šie pielietojumi veidi, pavisam vispārīgi runājot, ir attēlu un objektu tajos detekcija, klasifikācija, semantiskā segmentācija. Tas ir, mums ir attēls, kurā ir kaut kāda objekta, mēs gribam viņus sadalīt pēc tā, kas tie tādi ir semantiski, viņus kaut kā kategorizēt, iezīmēt viņu atrašanās vietas attēlā, robežas un tā tālāk, un tad kaut ko darīt tālāk ar šo informāciju. Tā problēma, ko mēs esam paņēmuši priekš demo case, ir klasiskais piemērs ar gājēju detekciju attēlos vai video un to uzvedības klasifikāciju. Tā ir problēma, ko klasiski risina vairākos kontekstos, gan cilvēki, kas mēģina izveidot nosacītu pašbraucošas automašīnas, gan arī dažādu veidu autovadītāju atbalsta sistēmas, tur dažādas novērošanas sistēmas un tā tālāk. Bet plašākā mērogā šī ir arī ļoti reprezentatīva problēma tam, kā kopumā strādā objektu vizuālas segmentācijas, dažādi īpašību klasifikācijas risinājumi, visu veidu praktiskos procesos, industriālos procesos un tā tālāk. No mašīnu mācīšanās viedokļa nav obligāti principiāls nozīmes starp to, vai tas ir gājējs vai kaut kāda industriāla procesa, ražošanas līnija ar kaut kādām lietām, kurām arī vajag izskot līdz laikā un saprast, kas ar viņām notiek. Kā mēs tikko dzirdējām, ļoti svarīgi visā šajā procesā ir datu izvēle, normalizācija un tā tālāk. Protams, priekš gatavu demo case mēs negribam šo procesu pārāk sarežģīt, tāpēc mēs izmantojam brīvpieejamu izejas datu kopu, kas ir tā saucamais Joint Attention in Autonomous Driving datasets, kas ir viens no, tagad laikam vairs ne pats lielākais, bet viens no lielākajiem augstas kvalitātes datasetiem ar šādu tipu informāciju, kur ir 346 dashcam video, kuriem ir rūpīgi izveidots manuāls anotācijas ar gājēju koordinātēm, ar viņu uzvedības dažādiem parametriem un tā tālāk. Es šeit gribētu arī pirmais piezīmēt, lai nebūtu pārpratumi, ka, protams, ar šādu datasetu vien nepietiek, lai izveidotu, pašbraucošu mašīnu, ko palaist ielās, bet priekš, reprezentatīva neliela prototipu izveidas, principā ar šo pietiek. Saturiski, kā šāds modelis izskatās, īstenībā tie ir divi modeļi vienā. Tātad mums ir detektors, kas šajā gadījumā ir Faster RC un NBAS modelis, kurš ir sākotnēji apmācīts vispārīgai objektu detekcijai, un tad tālāk šī modeļa izveidas procesā fine-tunots ir pielāgots konkrētajai datu kopai, un papildus ir klasifikators, kas ir
Principā BLSTM tipa klasifikators ar divām izdalītām speciālām vērtību klasēm, no kurām viena ir, vai šis gājējs šķērso brauktuvu relatīvi pret autovadītāju perspektīvu, un otrs, vai šis gājējs pievērš uzmanību šai kustīgajai automašīnai, kas praktiski tiek iegūts no tā, uz kurien gājējs skatās un kā tas mainās laikā. Tātad faktiski šeit ir tāda nianse, ka detektors strādā uz video kadriem, bet, lai klasifikators varētu strādāt, viņš īstenībā strādā uz laika sērijām ar kadros detektēto gājēju koordinātēm, šo koordināšu izmaiņām laikā un informāciju par to, kā mainās gājēju uzmanības alokācija laikā. Šeit ir schēma ar tehnisko arhitektūru arī šim te klasifikatoram. Es droši vien neiešu pārāk detaļās, bet tā ir tā daļa, kas tiek šeit apmācīta pilnībā no nulles. Lai vispār varētu viņu apmācīt, tur, protams, ir process, kas izvāk no detektora visu informāciju, ko es tikko aprakstīju, un attiecīgi baro viņu tālāk klasifikatoram apmācības procesa laikā. Protams, papildus ir kā daļa no šī piemēra arī vēl cita infrastruktūra. Viss process ir pilnībā automatizēts, tātad datu kopi tiek automātiski nolādēti, kā es minēju, viņi brīvi pieejami. Tur ir video apstrāde, kur tiek izvilkt ārā relevantie kadri, tiek apstrādātas anotācijas, tas viss salikts kopā. Ir automatizēta apmācības kontrole un validācija. Protams, visi tie parametri ir arī brīvi kontrolējami, bet viņiem visiem ir strādājošas, teiksim, defaultās vērtības, lai reprezentatīvi strādājošu modeli principā varētu iegūt arī bez dziļām priekšzināšanām visām tām mašinērijām. Kopumā pēc apjoma tie ir pāris tūkstoši Python kodu rindiņu. Saturiski un pēc apjoma aptuveni reprezentatīvu šādu tipu projektam industrijā. Arī no ekosistēmas viedokļa tiek izmantot standarta risinājumi, PyTorch, TorchVision, OpenCV un tā tālāk. No lietotāja viedokļa tas ir unificēts interfejs, proti ir viena komanda instalācija, viena komanda apmācībai, viena komanda inferencē. Kā minēja, protams, tur ir vesela kaudze opcionālu parametru, bet viņu detalizēta izmantošana nav obligāta. Šobrīd modelis ir testēšanas fāzē, noteikti kaut kādas izmaiņas vēl būs, bet viņš ir publiski brīvi pieejams, norādītajā saitē jebkuram interesantam. Pēc tā praktiskās izmantošanas puses, tātad, kas ir vajadzīgs, lai vispār viņu apmācītu lietot, un kas ir vajadzīgs arī no lietotāja puses, tātad modelis pieņem, kā ir standarts industrijā Linux vidi ar CUDA atbalstu, tas nozīmē NVIDIAs grafiskajām kartēm. Praktiski uz klāstera demokējas apmācība notiek uz divām RTX 6000 kartēm. Tas nozīmē, ka, protams, ja jums ir pietiekoši jaudīgs, teiksim, laptops vai desktop dators, jūs varat to visu nolādēt un apmācīt arī paši. Bet visi tie parametri, kas pēc noklusēšanas var iestatīt, protams, ir pieskaņoti mūsu klāstera vidē. Praktiski to izmantot ir iespējams tātad uz šī klāstera pieslēdzoties caur SSH, izmantojot slurmu sistēmu tā tālāk. Šī daļa ir faktiski, ja ne identiski, tad ļoti līdzīga kā visiem pārējiem mūsu demo case'iem, un attiecīgi ir labi dokumentēti, ir apmācības un tā. Praktiski šo teorētiski var lietot jebkurš interesants, kas var izpildīt standarta instrukcijas un ir kaut cik pazīstams ar Linux komandlīniju un tā tālāk. Bet, protams, lielākā pievienotā vērtība no šāda tipa piemēra ir cilvēkiem ar zināmām priekšzināšanām mašīnu mācīšanās jomā, Python programmēšanā un tā tālāk. Un tad, lai būtu viens maziņš praktisks piemērs, te ir video ar to, kāds izskatās darbībā. Tātad mums ir fragments no šāda dashcam video, kurš pēc tam nav īpaši ideālos apstākļos, bet mēs varam reālā laikā tātad analizēt šo gāju kustību un uzzīmēt tur anotācijas ar noteiktām modeļa varbūtībām, tam, ko tas gājējs te brīdī dara.
Tur, protams, būtu iespējams izvilkt arī citas viņa uzmanības nianses, bet, lai vienkāršot maksimāli to vizuālo pusi, tad šeit mēs zīmējam vienkārši 2 anotācijas, vai viņš šķērso ielu, vai viņš pievērš uzmanību. Un attiecīgi šāda validācija, protams, ir iespējama arī uz patvaļīgiem video, nevis tikai kaut kā, kas ir no šīs testa kopas. Ar to es varētu šobrīd noslēgt. Paldies par uzmanību!